turpinām Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas rīkoto interviju ciklu ar nosaukumu Ciemos ebreju vidusskolā, kas tiek rīkots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekta Mana dažādā vienīgā Latvija ietvaros. Šodien uz sarunu esam aicinājuši mūsu skolas 2001. gada absolventu, juristu un LNK industrijas padomes priekšsēdētāju Dāvidu Lipkinu. Labdien, paldies, ka ieradāties! Paldies par uzaicinājumu! Tātad, kādas emocijas jūs jūtat apmeklējot ebreju vidusskolu pēc skolas absolvēšanas? Siltas emocijas, sajūtu, ka atgriežos mājās. Tas bija īpaši izteikts, kad skola atradās telpās mājā, kurā es mācījos, tas ir Juglā, bet galvenais ir ne tikai sienas, bet arī vide, cilvēki un atmosfēra, tāpēc siltas sajūtas, kas var salīdzināt ar atgriešanos mājās. Kā tas gadījās, ka jūs uzsākāt mācīties Rīgas ebreju vidusskolā? Gadījās kā visiem, kad bērnam ir 6 gadi, es uzsāku mācīt, aizgāju 1. klasē, kad man bija 6 gadi. Tas bija vecāku lēmums, kuru es toreiz, esot savā vecumā, biju atbalstījis. Un, man brīvā izvēle, kā jebkuram bērnam, droši vien ir grūti atrast bērnu, kurš apzināti izvēlās, kurā mācību iestādē mācīties 1. klasē. Tā kā tas bija vecāku lēmums, kuru es atbalstīju. Kā jūs sev raksturot skolas laikā? Vai jūs bijāt labs skolnieks? Es teikšu tā, var tur sadalīt 3 posmos šo jautājumu. Tad no 1. līdz 3. klasē, 4. mums nebija. Mēs bijām izlaiduši 4. klasi, tur tā sanāca. Es biju labs skolnieks. No 5. līdz 9. tas bija tāds vecums, kad negribās mācīties, kad ir citas prioritātes dzīvē. Un tad varbūt tās sekmes bija nevisai tādas augstas un labākas. Tur bija bišķi uz leju, bet no 10. līdz 12. klasē tur jau atnāca apziņa, kad jāmācās, jāiegūst zināšanas, jāiegūst labs atestāts, jāsaprot, ko tu darīsi pēc skolas. Tāds jau apzināts vecums un nāca jau tāda pieaugušam cilvēkam raksturīga apziņa, kad mācīties vajag tikai un vienīgi tev. Tad tur bija sekmes labas un arī beigās bija labas. Kādas ir jūsu spilgtākās atmiņas par skolas laiku? Spilgtākās atmiņas ir visi skolas notikumi, kaut kāda skolas dzimšanas dienas, jubilejas, ebreju svētki. Mums vēl, es nezinu, tagad ir vai nav, mums skolā mēdz būt katru gadu tas skaistuma konkurss. Tas bija ļoti jautri 8. martā un 14. februārī, un pēc tam fināls. Var sakot, skolas notikumi, skolas notikumi, un arī tas viss mācību process, viņš arī ebreju skolā, viņš bija tāds ģimenisks, un tas bija tāds kā ar tādu svētku sajūtu. Tāda būs atbildējuma. Kāds bija jūsu mācību mīļākais priekšmets skolas laikā un kāpēc? Vēsture. Bija mums tās priekšmets, nezinu, viņš tagad ir vai nav ebreju literatūra. Viņš bija kaut kādu gadus vai divus gadus, un viņu pasniedza ļoti interesants pasniedzējs, kurš pēc tam arī bija šīs skolas direktors Grigorijs Biksons. Un vēsture, kā es jau teicu, tad mums bija izcila skolotāja, kura bija laba humora izjūta un kur bija ļoti laba mums saskarsme, tīpaši, kad mēs bijām jau tuvāk pieauguši 12. un 11. klasē. Ala. Vēsture, ebreju literatūra, tie ir tie mīļākie. Vai jūs zinājāt, vai vismaz nojautāt, par ko gribat kļūt skolas laikā? Es domāju, ka sākot ar 11. un 12. klasē jau jā. Nevis par ko gribu būt, bet kur es plānoju mācīties. Tas būs tāda pareizāka atbilde, jā.
Ko jūsuprāt, ebreju vidusskola ir devusi tādu, kas jums palīdzēs tālāk dzīvē? Es domāju pašpārliecību, ebreju apziņu, ka tu esi ebrejs, ko tas nozīmē, ka tas nozīmē domāšanas veidu, ka tas nozīmē ebreju vērtības, ka tas nozīmē saprast vispār, kas ir ebrejs un kas ir ebrejiem raksturīga dzīvē, kas ir ebrejiem raksturīga apziņā, arī Latvijā. Un tas ir tas, kas veido tavu personību, tādā 14 domu zīme 18 gadu vecumā, un kas arī ar to personību un ar to apziņu tur arī soļo tālāk turpinīja soļot dzīvē un arī jau pilnveidoties. Tad es domāju, ebreju sirdsapziņa, pašpārliecība, labā nozīmē. Un arī šeit drošība, morālā drošība un arī vispārīgā drošība, ka šeit ir absolūti droša vide ebreju bērniem. Zināšanas, protams. Kādi jums bija plāni pēc skolas absolvēšanas un vai tie tika realizēti? Plāni bija mācīties universitātē, pabeigt universitāti, iegūt profesiju un arī tālāk attīstīties jau šīs profesijas ietvaros, kas plus mīnus bija realizējušies. Jā. Tad es esmu pēc profesijas jurists, arī strādāju par juristu vairākus gadus, 20 gandrīz. Un, ideja bija kļūt, pabeigt juridisko fakultāti, apgūt šo profesiju un tālāk jau kā juristam attīstīties. Tas plus mīnus piepildījies, jā. Un turpina piepildīties. Ar ko jūs ikdienā nodarbojaties profesionālā sfērā? Profesionālā sfērā tad es nodarbojos, es esmu lielu nekustamo īpašumu un būvniecības uzņēmuma viens no galvenajiem juristiem. Es nodarbojos pa lielam, ja divos vārdos neieejot detaļās, šī uzņēmuma saimnieciskās darbības, komercdarbības, juridiskā atbalsta nodrošināšanā, tad juridisku jautājumu risināšanā un vadīšanā un nodrošinot šī uzņēmuma veiksmīgu un likumīgu tiesisku attīstību un šī uzņēmuma mērķu sasniegšanu visizdevīgākajā peļņas ziņā, visizdevīgākajā veidā. Tā var pateikt. Kā jūs nonācāt līdz savai pašreizējai profesijai? Pieņemot lēmumu pēc skolas tad iestāties juridiskajā fakultātē, pēc 7 gadiem pabeidzot juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju un sākot strādāt un strādājot par juristu. Jūs esat gan jurists, gan LNK Industries celtniecības kompānijas padomes priekšsēdētājs. Kā jūs apvienojat šos abus aspektus savā dzīvē? Viņi ir saistīti savstarpēji. Tad padome pēc mūsu likumiem, Latvijas likumiem, uzrauga uzņēmuma darbību, lai uzņēmums darbotos likumīgi, tiesiski. Tāpēc šie amata profesionālie pienākumi un amatu pienākumi tad padomes priekšsēdētājiem viņi plus mīnus sakrīt. Tad padomē ir attiecīgi cilvēki, kā jebkurā kolegiālā institūcijā, cilvēki, kas ir atbildīgi par savu sfēru, un ir cilvēki, kas atbild par finanšu, piemēram, sfēru, ir cilvēki, kas atbild par, piemēram, mārketinga un mārketinga sfēru, ir cilvēki, kas atbild, protams, par juridisko uzraudzību, un es padomētu atbild par juridisko uzraudzību. Kāda ir patīkamākā un kāda ir grūtākā daļa jūsu profesijā? Tad sāksim ar grūtāko. Grūtākā ir droši vien pieņemt lēmumus un sniegt juridisko atbalstu jautājumos, kad tava cilvēciskā sirdsapziņa nonāk zināmā mērā pretrunā ar tiem pienākumiem un to ceļu, kur tev tad liek pa pienākumu iet likums. Ja, vai likums. Un tad, ja notiek pretrunas, kā cilvēks to uzskata tā, bet kā no likuma viedokļa raugoties, tam jānotiek
šitā, tad šeit notiek tāda disonance, un tas ir grūti morāli. Tas nenotiek bieži, es pat teiktu reti, bet tā ir problēma. Tas ir viens. Otrs, par patīkamu, man patīk tad rast starp cilvēkiem, starp jautājumiem, starp valsts pārvaldi, starp biznesu kompromisus, ar kuru visi ir apmierināti. Kas jūs iedvesmo darbam? Profesionāla attīstība. Tad jautājums, ka tu saņem naudu, tas ir pelnīšanas jautājums. Un arī profesionālā, tavs profesionālajie pienākumi kā juristam, kas es saku, viņš rada vidi, lai procesi iet uz priekšu, šajā gadījumā, lai biznesa attīstītos, un lai starp cilvēkiem tiktu atrasti kopējā valoda, kopējie lēmumi, kas palīdz realizēt labas idejas. Nosauciet kādu interesantu faktu par sevi. Par sevi? Es vairākus gadus apvienoju savu profesionālo pienākumu ar Rīgas ebreju kopienas valdes locekļa amatu un darbojos arī, palīdzēju Rīgas ebreju kopienai, Latvijas ebreju kopienai tur attīstīties, kaut ko mainīt, organizēt kaut kādus pasākumus, arī strādāt ar ebreju kopienas stratēģisko attīstību, kas man kā ebrejam un vienam no ebreju kopienas līderiem, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tāds bija fakts. Kad es biju plus mīnus vecumā mācījos skolā, es arī biju jauniešu līderis, ebreju jauniešu līderis 10 gadus un biju strādājis arī par līderi bērnu nometnēs un jauniešu klubā un tā tālāk. Tas ir tāds fakts, interesants. Kādi jums ir hobiji? Hobiji? Skriešana un triatlons ir tāds sporta veids. Kāds būtu jūsu ieteikums mūsu skolas skolēniem? Ieteikums būtu augsti vērtēt to laiku, ko jūs pavadat šeit, ko Rīgas ebreju skolas pavada šajā skolā, jo tas ir patiešām ļoti, ļoti laimīgie gadi, kurus ir jāvērtē, jāveido draudzīgas attiecības, kā saka, jākrāj draugus šeit skolā, jo šie draugi pēc skolas būs ar jums zināmā mērā visu jūsu mūžu, un tā ir nenovērtējama bagātība un vērtība jūsu dzīvē, kuru jūs nekur citur neiegūsiet, izņemot šo ebreju skolu. Tā bija ar mani un ar maniem draugiem un ar cilvēkiem, arī, kas pirms manis un arī pēc manis pabeidz šo skolu. Tāpēc novērtējiet to, izejiet no skolas ar ebreju sirdsapziņu, ar ebreju vērtībām, ar draugiem un ar zināšanām un spēju un māku mācīties. Noslēgumā nedaudz filozofisks jautājums. Kāda ir dzīves jēga? Dzīves jēga? Es domāju, ka attīstīties kā personībai, kā sabiedrības loceklim, kā mūsu gadījumā kā ebrejam, dzīvot ebreju dzīvi un šajā virzienā attīstīties, un tā attīstība viņa ir tāda bezgalīga īstenībā, un varbūt kaut kādu mantojumu, nevis materiālajā ziņā, bet tādā garīgajā varbūt ziņā, ja tas ir pareizs vārds, pēc sevis atstāt, lai tevi atcerētos, varbūt nonākt pie kaut kādas domas vai izklāstīt to domu kaut kādā grāmatā vai atziņā, vai kaut ko atklāt zinātnē, ko varēs izmantot pēc tevis un kas būs noderīgs. Labi, paldies par sarunu. Paldies par uzaicinājumu. Veiksmīgi.